Hamster Combat ir parādījis, cik monētas mēs saņemsim. Skaties video, lai uzzinātu. Vakardien Hamster Combat ir parādījis to, cik tad spēlētāji dabūs lielu airdropu, un manā gadījumā tie ir 3800 monētu. Un ja mēs pieņemam to, ka biržā šī cena varētu listoties ar 1 centu, tad tie varētu būt kaut kur 30 kaut kādi pāri dolāri. Ja ir kaut kāds labāks scenārijs, pieņemsim 2 centi, nu tad tas būtu pāri 70 dolāri. Cik tad galu galā būs, skaties nākošos video, pastāstīšu, padalīšos. Kas ir viens ir skaidrs to, ka noteikti Hamsters bija tā spēle, kur bija jāpavada vairāk laika salīdzinoši ar Dogs, kur es dabūju 90 dolārus vienu reizi dienā iečakojoties, tad Hamsterā to laiku pavadīja vairāk. Kas vēl Hamsters ir tas, kad šīs monētas neatdosies visas uzreiz, viņas tiks atlokots vaļā pa daļām un runā par to, ka tas tiks darīts pa 15%, kādā termiņā, vai tas būs katru nedēļu vai katru mēnesi. To noteikti uzzināsim vēlāk. Bija tie lielie sapņotāji, un pats esmu personīgi dzirdējis un saņēmis ziņas par to, kad raksta dabūšot tur $100, dabūšot 1000 dolāru, bet tādā spēlēs, ticiet vai ne, nebūsim šādi dropi. Ja varbūt kāds īpašais gadījums ir bijis, tad tas arī ir bijis un varbūt būs nākotnē, bet nelielākajā daļā. Ja tev interesē top spēles, tad var ieskatīties manā Telegram kanālā, kur būs atsevišķi sadaļa par top spēlēm, un tur ir salikts pēc manām domām, ko tad varētu uzspēlēt. Bet, ja tev šāda veida spēles neinteresē, tad tāpat pievienojies Telegram kanālam, jo tur viss ap un par kriptovalūtu.